Labrīt, skatītāji! Šodien mums ir sezonu noslēgums raidījums un dodamies uz pikniku. Uz pikniku dosimies Agenskalna, Fazenda pagalma. Uztaisīsim ķirbju kremzupu ar grūbam. Un, protams, ka visi piknika klasiski ņem maizītes, kaut kādas uzkodiņas. Mēs uztaisīsim svaigēšanas sendvičus un uztaisīsim omas sviestmaize ar kotletiem, tā saucami burgeri. Un tagad es jūs aicinu uz Fazendes konditoriju, lai parādītu, kā mēs taisam burgeru maizīti. Un pēc tam mēs dodamies uz Idilu iztirīt plauktus. Ejam! To montāža. Paņemsim cidonies sulu. Bišu maize. Palasiet internetā, tas ir nenormāli krūta lieta. Viņa ir ļoti populāra starp vegāniem. Bet es eju paņemt sīpoles un vēl kaut kādas labumus. Zupēs mēs ņemam sīpoles obligāti. O, paldies, paldies, paldies. Nu viss tiekamies piknikā. Čau. Un gribu pateikt, atklāt patiesību. Mēs filmējam 5. aprīli. Vēl ir augsts un sniegs. Cerams, ka svētdien būs silti. Mēs nonākam līdz sezona pēdējiem raidījumam, un šodien mēs neesam mana virtuvē. Šodien mēs esam piknikā, izbraukuma, un būs visādi viesi. Es gaidu Idila džekus, kur man palīdzēs gatavot. Un ko mēs šodien pataisījām? Savacu visas ziemas krājumu, lai atvadīties no ziemas, lai beidzot satikt pavasari. Es domāju, ka tā kā maitīcējums izvelkam visu, kas bija pagrabos. Tas ir ķirbis. Tur mēs uztaisījām ķirbju zupu ar sakņaugiem. Tur celerēja saknes, sīpoli, arī cidonies, kā arī smilšeršķu sula, saldējs krējums, medus. Tur arī pagatavojam jau. Uztaisījām grubas. Zupiņai virsū grubas iemetīsim, lai tāda kraukšķīgums būtu. Vienkārši izvarot grubas, pēc tam mēs pielikam klāt sviestiņu un tā siltuma turam. Maizi jūs jau redzējāt, kā mēs uztaisījām burgerus priekš maizim kotletes. Ļoti vienkārši, malta gaļa, zaļumi, marutki, sals, pipari. To mēs samaisām kopā. Iepriekš es bišķiņ viņus apcepju un mēs sildīsim uz grīļa. Tad plumju majonēze, tā kā es jau radīju vienu no raidījumiem klasiska majonēze taisam, olas, oliveļa, ķiplociņš, sals, cukurs, sinepes un pieblenderēju klāt vēl žavetes plumes. Bietes ar kapostiem liksim klāt, redīsi ar bišu maizēm, zaļumiem un vienkārši tomāti aplēju ar pesto un tad liksim klāt arī vesels zaļumu krājums. Tur mums gan cīkoriņi, gan valeriānu lapas un visādi salātiņi lapas.
kā arī viesi var droši cienēties ar marinētiem gurkiem, marinētiem sēnēm. Sāksim gatavot. Sākšu barot ar zupu, jau cemiņi kādai atnāca. Citi jau, kā vienmēr kavē, bet ar to, ka vēl ir tāds pavasara sakums, vajag iedot ciemiņiem silto zupiņu, lai nesaugstējies. Un vai gaida arī burgerus, pēc tam cepsim kotletņas. Visi taču ēd ķirbi, vai ne? Iespējams. Kādam negaršo parasti? Tā. Ar grūbam. Varat arī ņemt zaļumus paši. Tā. Un nedaudz zaļumus tev. Tas viss. Labu apetīti. Tur gan taču nav, vai ne? Nav. Varu pielikt klāt. Tādu vegetāru zacenīti. Lūdzu. Un kādu zaļumu tev pielikt? Davai kinzu. Davai. Hop. Hop. Labu apetīti. Nu jūs tā kā skola rinda stāvēt. Tāda pieklājīga skola nebija. Zupiņa ir daudz vitamīnus C, tur ir cidonies, sula smilšieršķu, sūliņa visi dabīgi, lai nesaugstēties. Tā. Opa. Tu arī ēdīsi, ja? Nu labi, pa sniega tīrīšanu tev vienu kalsiņu. Paralēli jau arī sākam likt sildīties kotletes, jo ciemiņi jau ēd. Un maizīt. Kristap, čau! Čau, mīļais! Ļoti labi. Kā tu jūties pēc raidījuma? Nu, faktiski ļoti labi. Ļoti labi. Tagad. Tagad jau ļoti labi. Redzēt, tikko cilvēki atgāja no raidījuma pēdējā. Tev kādu uztaisīt trēru? Jā, burgeru? protams, Ja? protams. Lai drus asins, tas būtu perfekti. Nu, davai. Es tev uztaisīju. Gribi pats sev uzcept, kā tu gribi? Es varētu pamēģināt. Es Davai. nezinu, vai tu uzdrošinājies man ļaut No, grilla, bet tas būs tikai tev. Tā, skaties, maizi mums jau cepies. Viņš tur sildās. Izvēlēt sev kotleti, kuru tu gribi. Labi. Sieru tev nevajag virsū. Varu drus sieru. Vot šitais būs, man liekas, ka būs ļoti labs. Redzi, tur asintiņš. Vienmēr tas ēdiens izskatās labs, bet tu nekad neesi pārliecināts, vai tas ēdiens patiešām ir garšīgs. Un es biju izsist no sliedēm, cik garšīgs tas ēdiens bija pagājušajā. Un es domāju, tev faktiski vajadzētu braukt pie mums uz mājām reizi nedēļā vienkārši tāpatās pagatavot. Es braukšu, jā. Obligāti. Reizi nedēļā varēs tik bieži. Davai, uztaisam tādu cikoriņu un tādu lapiņu. Tā. Redīsi gribi vai tomātu vai... Tomāti, lūdzu. Tomātiņu. Redīsis arī? Drosku, lūdzu. Un skabi kapostē. Man šausmīgi garšo. Atstāj vietas gaļai. Nu, davai, lai tev labi garšo. Es uztaisīju plūmju majonēzi. Ar plūmiem pagašies tev viss. Tu zini, ka amerikāns tagad vērtēs tavu burgeri. Tas ir cits levels. Jā. Baigi slikti. Baigi labi. Jā? Ļoti garšo. Paldies. Man vēl divas šitādas līdzņemšanā.
Tā, nu pirmie burgerīši ir atdoti. Kristaps uztaisīs sev burgeri. Taisīsim pēc tā paša principā. Salātiņi, kotlets un cemiņi jau apēc zupu. Un es gaidu braļus no Idīle. Mēs ar viņu arī papļapāsim un arī pagatavosim. Nāciet ēst. Ko saki, varbūt padalīsimies, kas apkārt ir jauns, kā iet draudzenēm, ko meklēt, kur skriet. Ir diezgan Man priekš vegetāriešam ir atsevišķa merce. Es aizmirsu pateikt. Man te ir sinepes ar plūmēm un eršķogu sula. Tev vegetāro? Normāli. Kotleti tur ir lielops, malta lielopa mikstums un kinza. Čau! Atbrauc vēl viens mans draugs un meistars, viņš novērtēs. Otrais vērtējums šodien bija amerikānis, kurš pateiks, kas ir ko, un cilvēks, no kura es nozogu receptu maizīti, jo viņas burgeru maizīti ir labākais. Es bišķiņ viņu apķunēju, es pieliku klāt riekstus. Viņam ir briežu burgeri, ir labākie burgeri Rīgā. Man ir lielopu burgeri. Cerams, ka arī ļoti garšos. Kotletīte. Sinepes, marutki. Tad nedaudz sāls pipars. Diles, kinza. Es taisu tādu pastu, lieku klāt un tādu sītu pret galda, lai viņa stingra paliek, lai viņa, kad cep, tad viņa, tā man ir ciemiņš, ļoti labs ciemiņš, ļoti labs pavars, labāk pa manim. Es jau nāku iekšā, es tev apsveicu, es tev 100 gadu neesmu redzējis. Čau. Tas tev. Jā, paldies. Tas tev. Pēc gaviņa es atveršu. Pēc gaviņa. Tu arī esi uz gaviņa? Es uz gaviņa, jā. Ko mēs šodien ēdam? Mums ir ciemas vegetārieši, uztaisam viņam vegetāro maizīti. Un es domāju, ka tu esi pazīsts ar raw food maizi. Varam arī parasti uztaisīt. Tu man sāsti. Tu arī tagad gavē? Es tagad gavēju, jā. Es tagad neēdu gaļu, neēdu sierus, olas, zivis, un tad tev iepē. Tad priekš tevim. Un labi jūtos. Tā, tad priekš tevim uztaisam raw food maizīti. Davai uztaisīsim raw food maizīti. Taisim raw food maizīti. Šeit ir redīsi ar fantastiski. Ar zaļumiem un bišu maize. Ja jūs šito sajust, kas tas tāds ir, jūs saprastu, bez gaļas arī mierīgi var iztikt. Un šeit ir tad sinepes ar plūmēm un eršķogu merce. Wow, šito es gribu pagaršot. Super. Jā. Nē, nu talants, ko esam? Talants. Nu, stāsti. Skaties, ir ķirbju, šitīs tomātu, tu vari divas čeles paņemt. Okay, tad mēs ņemam ķirbju un tomātu maizīti. Mums vajag mazliet līmi, kas ir plūmis ar medu un sinepēm. Ļoti labi. Un eršķogu sula. Tā vienmēr līmi nāk virsū uz tās maizes. Mūsu gadījumā fantastiski plūmi un sinepu mērcīti. Paņemsim mašē salātus, vai kā viņi latviešu valodā ir jēra salāti. Jēra salāti, jā. Jā, izliksim jēra salātiņus. Tas, kas mums tieši tēt sāk parādīties, tās ir kresītes. Un ņemiet, viņas ir daudz. Diemžēl salāti nav, bet mums ir ļoti labs kresis. Paskaties, šito te. Ļauj minēšu Idīle, vai ne? Idīle. Es domāju, ka viņi kaut kur jau stāv gaida arī. Čau. Uzliksim redīseņus tajā maizītē iekšā. Un redzi, kā var dzīvot bez miltiem, bez gaļas. Bez gaļas, bez piena produktiem. Tieši tā. Tieši gaveņa un tie, kuri gavē visu mūžu, arī varat
Sergej, es gribu kaut ko uzliksim gurķīti virsū, pāris slais. Ja? Mums te ir fantastiski maizīte apakšā, kas ir ķirma maizīte, iesmērēta plūmu mērcīti, pāris salātiņi, redīsi. Es viņu varu nosaukt par redīsu salātiņiem, ja? Jā, droši. Redīsu salātiņu un gurķītes pa virsu. Es pat, zini, es vairāk neko arī negribētu te mainīt, jo viņi ir tādi, kāda viņi ir, un viņi ir fantastiska. Tā kā ēdiet svaigi šajā sezonā, jo parasti ēdiens nogurdinās, un šajā sezonā ēdot tieši gaļu, tas ir pat daudz, jums ir jātīra jūsu organismu, un šitas tieši būs fantastisks ēdiens jums. Labu apetīti! Taisiet arī mājās! Paldies, Rihards! Paldies! Tas ir gaisā! Es jūtu, tas ir gaisā! Tas vibrācijas raisa! Tam neredzamas formas! Tas signālus raida! Es jūtu, tas ir gaisā! Tas vibrācijas raisa, tam neredzamas formas. Es skatos, arī tur Kristā atnāca pie maniem ciemos. Jā, viņa jau zupiņu paklusa uzlika, kamēr mēs ar Rihardu runājām. Sveiks, Čau. labrīt vai labdien. Es nezinu, kāds laiks šodien Čau. ir, bet es zinu, ka tas ir ļoti garšīgs. Tu neesi viltējies mūsu raidījumā, sekoji mūsu. Labi, raidījums tas ir viens, bet kā garšo? Garšo lieliski, un katru reizi, kad es satieku Sergeju, es nāku mājās ar kādu brīnišķīgu recepti, un es esmu to nolēmusi izdarīt arī šodien. Atkal. Un es gribu zināt, kas ir tas, ko es ēdu. Smaržo lieliski, garšo lieliski, bet kas tas ir? Tas ir ķirbju zupiņa. Mēs iztirījām idīles visu noliktavu, paņemam ķirbjus, paņemam visādi sakņaugus, tur selereju, sabulus, bumbierus, sīpolu. Es paņemu arī cidonies sulu, paņemu eršķogu zupu. Tas viss tur ir Viss tur ir, un rabarbru vīns. Arī medus un sals, un nedaudz pipara. Un nedaudz grūbas, un Grubas, nedaudz zaļuma. jā, grubas mēs vienkārši paņemam omas grupas, viņas izvarījām, un es apcepu viņu ar sviestiņu, lai viņi tādi garšīgāk būtu. Paldies, un man jāsaka tā, ka viesojoties tavā brīnišķīgajā raidījumā un ēdot kūku, es domāju, es nezinu, kāpēc ir jātaisa torte no baklažāniem, es to nezinu, bet tas, kā tu to izdari, tas man pārliecina. Bet tu mēģināji mājās pataisīt? Pati nē. Man negribas ciest sakā pašai savās Tad man acīs. jābrauc pie teviem ciemos, jau es braucu pie Kristapa. Mēs varam braukt visi kopā un taisīsim baklažānu kūku. Un tu gave, negave? Tagad. Vairs nē. Tā kā tev gaida burgers. Ej, uz priekšu. Labi, taisi tev burgeru arī. Jā, labi, paldies. Paldies tev, čau, paldies. Es būšu ētera cilvēks, mani redzēs un vienlaicīgi neredzēs neviens. Būšu ētera cilvēks. Un tā, katra man tūlīt paradīsies visforšākie, labākos produktus piegādātāji. Un vienkārši divi brāļi no Idīles, Gaitis un Jani. Un viņi ar manim parunās un visu dzirdēsiet. Kam burgeru? Čau, saku. Paldies jums par lielisku sezonu, paldies jums par labiem produktiem. Un jums paldies, ka jūs skatījāties visi. Mēs ļoti priecājamies, ka jūs bijāt katru nedēļu mūsu veikalā. Ir pirmais pikniks, un tas ir lieliski. Mēs pirmajam piknikam atvedām portvīnu, ko mēs varam uztaisīt ar suņiem. Karstu. Ar karstvīnu, jā, super. Es atnesīšu tūlīt katlu, un jūs varat samaisīsim. Padzersiet karstu. Palīdzēsiet, jā, tad es katlu atnesīšu. Davai. Ko mēs tev varam palīdzēt? Tā, varat, jo, protams. Varat, jūs redzēt, kam vēl burgeri? Šodien mums ir draudzīgais pikniks. Gaidis teiks, ko dot, es došu. Man tur sildes kotletes. Jā. Liekam salātiņus, maizīties, sildīties. Es aiziešu pēc katla un varīsim arī silto vīnu. Līdz maizītes uz grila. Te nemaz man nevajag. Te viss notiek. Paņemu abulu sulas, medus un
apelsīnus un greifrūtu ieliksim klāt un uzliksim varīties. Es rotēju pa apli. Es būšu ētera cilvēks. Mani redzēs un vienlaicīgi neredzēs neviens. Būšu ētera cilvēks. Mani redzēs un vienlaicīgi neredzēs neviens. Tā, solītais karstvīnu upeņu portvīns un ķiršu portvīns. Meklējiet idili veikalos. Vot izlejot tūlīt vīniņu, tad pievienosim abulu sulu, pievienosim medu un pievienosim apelsīnu un greifrūtu. Un tas viss. Uzsildīsim un dzersim visi. Un uzvarīsim, protams, ka uzvarīsim. Nu tā, raidījums tuvēs beigām. Mēs tūlīt pabeigsim ar karstu vīnu. Džeki man palīdzēja ar burgeriem. Tiekamies nākamgad un brauciet pie mums gan uz Idili, gan uz Fazendu terasu baudīt. Un es jūs visu mīlu. Paldies jums liels par to, ka bijat ar mums visu sezonu. Tā. Čau!